Kā Valmiermuižas alus darītavā pielāgoja savus telpas un darbu atkārtotāju pudeles uzpildēji? 90% visas šīs pudelītes no visas mūsu alus tiek salādēts 2 aparātiņos, te tiek savākts tādos debesu skrāpjos tukšās pudeles. Tālāk viņas pēc tam jau nonāk uz to mūsu jauno piebūvīti, kurā šīs pudeles mēs cītīgi, rūpīgi izmazgājam. Kāda ir lielākā priekšrocība un izaicinājuma ieviešot mazgāšanas sistēmu? Viens no izaicinājumiem, kas bija mums, ka mūsu Valmiermuižas saulesdarītava ir izveidot vēsturiskā muižas teritorijā, un tāpēc bija jautājums, kā izveidot šo piebūvi tā, lai viņi tā organiski, ainaviski iedarās vidē, un mūsuprāt mums izdevās izveidot ļoti skaistu piebūvi, ka tas arī rūpējas par vēsturi, par kultūras mantojumu un par dabu un vidi. Viena lieta, ko mēs nevarējām iedomāties, to, cik alus paudītāji var būt radoši. Piemēram, var iestūķēt vienu korķīti. Un tad, kad ir iestūķēts viens korķītis, tad jūs varat mēģināt iestūķēt 2 korķīšus. Lūdzu, to nedariet. Alus pirtī šo korķīti nav iespējams izķeksēt ārā. Līdz ar to tā pudele, diemžēl, nav vairāk atkārtot izmazgājam, atkārtot uzpildām. Atrodiet citu radošu nodarbošanos. Kā jūsu alus darītavā AU pudeles tiek sagatavots nākamajam dzīves ciklam? Tā sagatavošana jau sākās ar to, ka vispirms ir jāizvēlās pildīt alu atkārtot uzpildāmās alus pudelēs. Ir ļoti svarīgi uzlīmēt etiķeti, kuru pēc tam ir viegli arī nomazgāt, lai varētu atkārtot uzpildīt. Un tad jau tālāk tās nonāk šeit Valmiermuižas īpašajā pudeļu mazgātavā, lai iegūtu to tīrību, ka tajā atkārtot atkal ir iespējams uzpildīt alu. Zināja, ka viena AU pudele var tikt izmantot vairāk nekā 10 reizes. Tas nozīmē mazāk patērēt resursu, jaunu pudeļu saražošanai un mazāk CO2. Garšo tā, it kā pudelē būtu ne tikai otrā dzīvība, bet arī augstākais izglītības diploms. Bet vai tiešām tas ir videi draudzīgi? To noskaidrosim nākamreiz.